čau. Čau. Man vispār liekas, ka vajadzētu uztaisīt, prasās uztaisīt kaut kādu, milzīgu disclaimeru, lai lietas nepārprastu, ar to, ko es nesaku, vai, katram liekas, ka tādu kā būtu jātaisa, pirms viņš vispār atver muti vaļā. Bet tas kaut kā liekas bezjēdzīgi, jo pat īstenībā nesāc nemaz vēl neko teikt, kā tu jau sāc taisnoties. Es par sevi runāju. Bet tieši no šitās idejas man ienāca prātā, ka kādēļ vispār mums ir tāda sajūta, ka mums kaut ko ir jātaisnojās vai jātais kaut kāda disclaimer, ko mēs nesakam. Ja mūsu viedoklis kaut par kripatiņu atšķirās no kaut kāda pieņemtā uzskata vai pareizās lietas. Tur tā ideja ir par to, kā būtu pareizāk domāt, manuprāt, kā ir iespējams domāt. Varbūt, ka nav pareizāk, es nezinu, par pareizi, nepareizi filozofisks jautājums, tur spriediet paši, bet kā ir iespējams domāt, lai, ja viss tā darītu, tad manuprāt, mēs ietaupītu ļoti daudz laika un iespējams kaut kādu nervu un vispār mūsu tādu kā iekšējo resursu, domājot, ko mēs un kā tur sakam. Un tā ideja, kas to dara, kas veicina šo sajūtu, ka mums kaut ko ir jātaisnojās, tā ir šī cilvēku ielikšana kastītēs vai vienkāršošanas dēļ apzīmēšana ar kaut kādiem konceptiem, piemēram, vai viņš tur ir demokrāts, republikānis, vai kas tur nezinu, vai viņš ir pār homoseksuāļiem, vai viņš ir tur homofobs, vai viņš ir par rasismu, vai viņš tur aktīvi iesaistās, vai ne, vai viņš ir neitrāls šajā jautājumā, Un atkarībā no tā mēs tā cenšamies ātri noskaidrot kaut kādu uzskatu, un ja šis uzskats nesakrīt, tad mēs šo cilvēku izvēlamies vai nu neklausīties, vai nepievērst viņam uzmanību. Vai kas no kuram ir tas mehānisms, kā viņš rīkojas šajās situācijās. Bet tur ir tā lieta ir tāda, ka cilvēki mēdz savu galveno interesi vai savu mērķi, ko viņš vēlas dzirdēt, kādu viedokli viņš vēlas un sagaida dzirdēt, pārējos viņš izvēlas neklausīties, un tādā veidā ļoti vienkārši tu to dabū gatavu, un tad bieži vien arī kļūdīgi, jo piemēram, daudzas tēmas jau nav tik vienkāršas kā viena vai otra joma, bet viņas tver vairākas tēmas, un ja cilvēks, piemēram, nav tur pro vai pret kaut kādiem tur homoseksuāļiem, un tu esi, un tajā jautājumā jūsu uzskata atšķiras,
tad tas nenozīmē, ka kaut kādā citā jautājumā, piemēram, vai tu esi par vai pret karu Ukrainā, ja, tajā jautājumā savukārt jums varbūt sakrīt uzskatu un būtu vērts varbūt šo cilvēku ieklausīties un jūs varētu sadarboties. Bet savukārt, tās kastītes likšanas, ja, viņas, manuprāt, viņas gan vienkāršo, gan sarežģīja lietas tādā ziņā, ka taviem praktiskajiem mērķiem vai, kurš vien dara tās kastītes likšanas, tas it kā vienkāršo un atšķiro, kur vērst savu uzmanību, bet savukārt citiem cilvēkiem, kas pauž varbūt savus viedokļus, jā, un saņem, es pat īsti nezinu, tas ir tā kā sajūta, jā, tāds kā nosodījums pirms vēl kāds tevi nosodījis, jā, ka tu it kā domā ne tā kā ir pieņemts, jā, un līdz ar to negrib to nevienam varbūt teikt. Nē, tu īstenībā gribi, bet baidies, jo, vismaz publiskajā telpā. Un es atļaušos padzert. Jā, šajā sakarā es gribēju, vispār, mana lieta ir tāda, ko es cenšos darīt un kas ir mana galvenā interese. Vismaz atpakaļ skatoties, kā es to redzu, kas visam caurvijās, visām manām tām agrākajām darbībām un mērķiem. Ne visām, bet lielajam vairumam. Tāda kā nezūdošā vērtība vai lieta ir izzināšana un interese par pasauli kā tādu. Un tādēļ man, piemēram, ir grūti nofokusēt vai nodefinēt kaut kādas atsevišķu vienu vai otru interesi, lai gan viņas ir, bet viņas mainās. Un vai vienu vai otru pusi, ja tu vēlies vienkārši zināšanas pēc, tad jau tev neinteresē tur viens uzskats vai piederēt tev kādai grupai vai tikt uzskatītam par kaut kādu tur jogu vai es nezinu, ko kurš te dara, ja? Vai kaut kādu ekspertu. Ekspertu droši vien būtu labāk, ja? Jo cerams, ka vismaz kaut ko zini. Bet ir tas, to es mēģinu pateikt par to, tā kā, ka es vēlos virzīt, ja jums tas interesē, virzīt to domāšanu uz tādu lietu, ka ir iespējams vienkārši atšķitināt tos savus viedokļus un saprast, kur viņi ir, cik viņi ir patiesi, kur viņi iedarās un kur viņi neiedarās. Tādā ziņā, lai piemēram, jautājumā par kaut kādu Ukrainu, ja tev nebūtu svarīgi, vai tu esi kopā ar homoseksuālu vai ar kaut ko vēl. Protams, jā, tur var būt kaut kāds tur. Tajos jau gan sarežģīti. Bet savukārt, ja tu, manuprāt, ja tu esi iztirzājis to savu sāpīgo tēmu, man vispār liekas, ka tās sāpīgās tēmas ir tās, kuras visvairāk prasa uzmanību un prasa sevi adresēt vai risināt un izpētīt kārtīgi, tā lai tu saprot, kas īsti ir ar to lietu. Un tādēļ jau viņi tev ir svarīgi un interesē, un tas ir svarīgi to darīt tā, lai tu pats zini, ko tu domā, ja?
tad varbūt tev mazāk traucē kaut kādi citi viedokļi, jo tu esi ieinteresēts arī kaut vai uzklausīt otru pusi un iespējams vajadzības gadījumā arī reāli runāt un precizēt dialogā šīs domstarpības. Un tādā labā komunikācijā, manuprāt, ļoti daudz ir iespējams atrisināt. Tieši nonākot, tur ir atkal, tas ir tur pats par sevi noteikts tas risināšanas process, Es arī varu teikt, ka neesmu tur baigies eksperts, Es vispār nekur neesmu baigies eksperts, Un tādēļ arī ir tā, ka es kaut ko vāvuļoju, Bet tas nav galīgi stulbi, jo es zinu, ko es saku, un man tiešām ir tāds, es tiešām redzu, ka ir cilvēki, kuriem šīs izpratnes nav tik attīstītas. Tieši šajos filozofiskajos jautājumos un attieksmēs. Viņam varbūt vairāk interesē speciālistiskas domāšanas, kas ir fokusētas vienā nozarē, un tad tur viņi varbūt var detalizēti un produktīvi risināt kaut kādus tehniskus jautājumus, medicīnu tam līdzīgi, tu var apzināt ļoti daudz tās iekšējās informācijas un attiecīgi ņemt vērā visas tās lietas, tās detaļas. Bet savukārt, tur ir par kaut kādām lietām, kur tu neesi eksperts, ja tu neesi pievērsies kaut kādai beigai filozofijai, tad tur var būt grūtāk komunicēt. Jo mums ir tās ierastās lietas, ierastie uzskatu viedokļi un problēmu risināšanas veidi, kas iespējams nav pietiekoši labi attīstīti. Un tādēļ ir kaut kādas te mētāšanās ar kakām, un kurš tur izvēlējās kaut kādu tur nepareizi nostāju Ukrainas jautājumā, Varbūt tam cilvēkam ir pienākusi citāda informācija, viņš dzīvo citādā realitātē. Ja cilvēks, ja viņam ir tāda citāda informācija, citāda realitāte, viņš īstenībā nav vainīgs par to savu uzskatu, jo tas viņa informācijas lauks ir to veidojis. Un arī vispār cilvēku tāda kā attīstība domāšanā, tā jau arī ir atkarīga ļoti, ļoti daudz no tā, kāda informācija tu esi saņēmis, vai tev ir kaut kāda motivācija un atbalsts bijis, kas palīdz, kas te motivē darīt to lietu, tās lietas, jebkuras lietas, vai tev ir pārsvarā mēs esam tāda kā milzīga summa no visādām ietekmēm. Tas ir audzināšanas pieredzes un es nezinu, arī, ko mēs te bieži runājam, tas bērnības traumas vai vēl kaut kas. Un tas ir veids, kādā veidā mēs komunicējam ar ģimeni un kādas vērtības mēs tur paužam. Tas viss kaut kā summējās vienā lielā lietā, kas ir tava domāšana, tava filozofija. Un ne viss no tā ir produktīvs. Dažas lietas bloķēja iespēju iegūt akurātāku informāciju. Bet savukārt es tā uzskatu, ka ir iespējams šīs lietas, es domāju, ka ir iespējams risināt, Mums ir ļoti tagad populāra lieta ir psiholoģija, kur tu vari aiziet pie profesionāla cilvēka, kurš palīdz tev risināt savas domas, un tās
izlikt ārā no sevis, jā, tā, ka tu vari uz viņām paskatīties no malas. Un pastoties no malas, tev ir akurātāka izpratne par to, ko un kāpēc domā, un dažreiz tev nav bijusi taisnība. Un atkal tā ir laba ziņa, ka tu to ieraugi. Jā. Sliktā ziņa ir tāda, ka tev tas varbūt ir bijis. Jā. Nu, es vispār gribu, lai mēs tur sev baigi nepārmetam par kaut kādām savām nepilnībām, jo kaut kādās situācijās viņas varbūt bijušas ļoti svarīgas un pasargājušas no iespējamiem riskiem. Piemēram, mēs varam būt tur nepievienojušies kaut kādai reliģiskajai organizācijai vai sektai vai kaut kam, kas ir galīgi garām. Es nesaku, ka viss tas ir slikti, jā, bet tu vari iekulties arī nepareizajās grupās vai kaut kādā bandītu grupējumā. Ja? Bet, ja tev, piemēram, vecāki to ir stingri aizlieguši, jā, tu bērnībā no bailēm, piemēram, to izvēlēs nedarīt, jā. Un tad vēlāk tu vari būt sev pateicīgs par to, bet savukārt, ja vēlāk nonāc kaut kādā kārdarbībā, jā, un tev kaut kāda sekta tev dod palīdzību vai bandītu grupējums tev piegādā ieročus aizsardzībai, jā. Es nesaku, ka tas viss ir pareizi atkal, jā, es atkal taisnojos, jā, bet tādā gadījumā tev tas varētu būt noderīgs un savukārt noraidīt šo palīdzību iespējams būtu nepareizi, jo pamatā jau cilvēki ir labi. Problēma ir, manuprāt, tāda, ka mēs kaut kur kļūdamies un kaut kur nesaprotam lietas. Bet, reāli tā, ko es varu, ko es kā tāds it kā vidējs cilvēks, ja, tāds nespeciālists, kā es varu palīdzēt vispār kaut kām, jā. Un es pat neesmu tur ne psihologs, ne oficiāls tur filozofs, jā. Tāpat strādāju darbu un audzinu bērnu un tīru māju un cenšos tur savilkt savu dzīvi, jā, lai viņi rit normālā virzienā uz priekšu. Nav nemaz tik daudz tā laika kaut kādām varonībām. Un tādēļ šis veids, šī ideja, ka ir jācenšas pa drusciņai, kā te pa maziem gabaliņiem, domāt vairāk, domāt tā kā spēcīgāk, pamatīgāk un arī darīt lietas atkarībā no savas pārliecības ir ļoti svarīgi. Jo kaut vai tas, ka ja tu dari lietas, nevis nedari lietas no savas pārliecības, tu vari būt pārliecināts, ka nevajag darīt lietas. Ja? Tad nedari lietas. Bet šo darbību rezultātu tu cerams, ka redzēsi. Un ar laiku tas mainīs lietas. Un es gribu pateikt, ka laiks ir tāds vispār manā dzīvē vismaz ir diezgan tāds saspringts, jo daudz notikumi tādā diezgan strauji un paskatoties atpakaļ tur pusgadu, gadu, 5, 10 gadus, es redzu, ka tās mazās lietiņas ir risinājušās, tās mazās darbības ir kaut ko darījušas un tādēļ es arī šeit runāju. Man ir grūti pateikt, vai mans sakāmais ir tur svarīgāks vai mazāks, vai vispār ir vērts, teiksim, kavēt laiku šo klausīties šobrīd, jā, ja tev ir kaut kas labāks, ko darīt. Bet, jā, es saku, es neesmu nekāds tur baigais tur eksperts. Bet, manuprāt, daudz cilvēku arī reāli nezina, ko lai tagad dara, jā. Un ko klausīties. Un, manuprāt, darīt visu pa vecam ir nepareizi. Līdz brīdim,
īstenībā tas ir pareizi. Sorry, atkal filozofija, ja? Bet, manuprāt, ir jācenšas kaut ko darīt, kaut ko mainīt un skatīties rezultātus. Un jācenšas, lai tas nāk no labas sirds, ar labiem nolūkiem. Tā. Bija vēl kaut kādas svarīgas tēmas, ko es gribēju parunāt. Viena ir, atkal tāda liela tēma, man liekas, bišķiņ izrunājas. Ceru, kaut kas ir saprotams un kaut kas aizķerās un kaut kas no tā, ko es pasaku, ir labs. Jo es zinu, ka tā doma, ko es mēģinu izteikt, ir laba. Cits jautājums, vai es viņu varu paskaidrot. Jo, piemēram, paskaidrojot, es bieži vien man sanāk. Sorry?